Pēdējie gadi kopumā iezīmē tendenci, ka samazinās gan poligonā ievesto atkritumu apjoms, tai skaitā sadzīves atkritumu apjoms, gan samazinās apglabāto atkritumu apjoms. Ja mēs skatāmies, piemēram, šī gada 10 mēnešu tendenci, tad ir redzams, ka apglabāto atkritumu apjoms ir krietni samazinājies salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, un to lielā mērā ir ietekmējis pārstrādē nodoto atkritumu apjomu pieaugums, kas arī ir šogad jau krietni lielāks nekā iepriekšējos gados. Vides pārvaldības vadošā speciāliste Aija Štāls skaidro, ka to veicina sabiedrības izpratne par šķirošanu un uzņēmumu rīkotās bezmaksas akcijas, kurās var nodot inertos būvniecības, dārza atkritumus un riepas. Savukārt nešķiroto atkritumu apjomu arī ietekmē iedzīvotāju paradumu un skaits, viņu izpratne par šķirošanas nozīmi, pieaugošās iespējas nodot šķirotos atkritumus, depozītu sistēmas ieviešanu. Ņemot vērā to interesantu skaitu, kas vēršās pie mums šeit poligonā, gan ekskursijās, gan vides dienās, gan vēršās pie mums stendos dažādos pasākumos, un šogad šis skaits pārsniedz jau 10 000 interesantus, noteikti var apgalvot, ka cilvēkiem šī tēma interesē, un viņi vēlas uzzināt arvien vairāk un vairāk, kā pareizi šķirot un mazināt atkritumu apjomu. SIA Eko Baltija Vide Liepājas filiāles vadītājs Ivo Skripko skaidro, ka, lai gan Liepājā ir laba šķirošanas infrastruktūra, dažos mikrorajonos joprojām ir problēmas. Daudzās mājās pieejami tikai sadzīves atkritumu konteineri, jo nav izbūvēts konteineru novietnes vai konteineri tiek turēti stāvvados, kas iedzīvotājiem šķiet ērtāk. Tāpēc šķirošana notiek retāk un nereti trūkst iespēja nodot iepakojumu, bioloģiskos atkritumus un tekstilu atkritumus. Strādājot un saprotot mūsu ikdienu, ir vairākas problēmas. Viena no tām ir pārauguši koki, krūmi. Attiecīgi nekustamā īpašuma valdītājiem tomēr aicinātu parūpēties, lai zari tiek apzāģēti. Tas tomēr traucē specializētam transportam piekļūt objektiem. Tā ir redzamība, tas ir bojāts transports, hidrauliskās šļūtenes, spoguļi, lukturi. Šīs lietas ir jāsakārto. Esam sūtījuši arī mājām, biedrībām, apsaimniekotājiem. Esam sūtījuši vēstules ar risinājumiem, lūgumiem, aicinājumiem to sakārtot, bet atsaucība nav tāda, kā mēs vēlētos. Līdz ar to pastāv risks, ka mēs kaut kādā brīdī varam neizvest atkritumus, nesniegt pakalpojumu, jo ir šie ierobežojumi. Tāpatās arī traucē privātie transporti, kas tiek novietot, nedomājot par atkritumu apsaimniekotāju. Ja mēs nerunājam tikai par mums, tad arī ir operatīvie dienesti, policija, ātrā palīdzība, VUKTS, kas kaut kādā brīdī nespēs piekļūt un sniegt palīdzību. Ir arī preču piegādātāji veikaliem. Taču vadītājs uzsver, ka ne viss ir slikts. Ir arī mājas, kurām konteineru izvietojumi ir labi, ceļa segums ir sakārtots un arī zari ir apzāģēti. Liepājas nama apsaimniekotājs ļoti labs piemērs. Mēs vienmēr atrodam risinājumus kopā. Konstruktīva saruna veidojās un ir ļoti daudz labu piemēru, ka mēs esam pārvietojuši konteinerus ērti piebraucamās vietās. Zāri jautājums ir atrisināts vai saguma jautājums ir atrisināts. Tā kā ir labi piemēri, ir labas biedrības, arī ir uzņēmumi labi. Nav jau viss tik slikti, bet ja mēs runājam par tām problēmām, tad viņas ir. Ivo Skripko norāda, ka viens no efektīgākajiem risinājumiem ir izbūvēts labākas konteineru novietnes, lai būtu ērta piekļuve un ērta atkrituma apsaimniekošana. Tāpat tās ir viena no problēmām, kad konteineri joprojām tiek turēti stāvdos. Liela māja paņem mazu konteineru, izvešana katru dienu, attiecīgā noslodze pagalmam ir liela, jo mums ar lielu transportu tur ir jābrauc. Tas, ko mēs aicinām, tomēr rast risinājums izbūvēt konteineru novietnes, lai ērta būtu piekļuve, ērta atkrituma apsaimniekošana. Līdz šī gada beigām privātpersonas SIA Liepājas Rasu poligonā vēl var bezmaksas nodot inertos būvniecības, dārza un parka atkritumus. No 15. līdz 29. novembrim notiek riepu nodošanas akcija, kur, uzrādot tehnisko pasi, bezmaksas var nodot 4 riepas. To iespējams izdarīt gan poligonā, gan šķirošanas laukumos Liepājā, Rucavā, Aizpatē, Vaņodē un Priekulē. Reģionā ir 8 šķiroto atkritumu savākšanas laukumi, un vienlaikus reģionā ir pieejami dalītās vākšanas punkti, par kuriem informācija atrodama vietnē šķiroviegli.lv.